Sveiki! Tātad ir jaunākais BūtLV video, un šodien pastāstīsim par kādu ļoti interesantu ierīci. Windows Phone operētāja sistēmas darbināto planšettelefonu Nokia Lumia 1520. Droši vien jāsāk ar to, kas ir pats galvenais planšettelefona – tā displejs. Nokia Lumia 1520 ir aprīkots ar 6 colu Clearback tehnoloģijas displeju, kurš nodrošina Full HD, jeb flagmaņiem ierasto 1920 x 1080 pikseli izšķirtspēju. Principā, iespaidu par šo displeju ir ļoti labi, un, manuprāt, tas ir viens no labākajiem displejiem, kādu vispār šobrīd varam atrast mobīlajos tālruņos. Attēls ir ļoti ass, skaidrs, krāsas ir ļoti patīkamas. Protams, melnā krāsa nav tik laba kā Super AMOLED displejiem, bet tomēr arī tā ir, tā teiksim, ļoti ok. Kā būtisks šī lielā displeja plus ir tas, ka tas ir fantastiski ērti un viegli saskatāms saules gaismā, attiecīgi nebūs nekāda problēma šo ierīci lietot arī atrodoties ārā. Ja runājam par viedtālruņa dvēseli, jeb štā procesoru. Šī Nokia ierīce ir aprīkota ar Snapdragon 800 procesoru, kuram ir 4 kodoli, un tā takts frekvence ir 2,2 GHz. Principā šis ir viens no jaudīgākajiem un ātrākajiem pieejamajiem mobīlo ierīču procesoriem, un tāds ir atrodams arī citu, precīzāk Android ierīču ražotāju flagmaņos. Ja runājam par ierīces veiktspēju, tad, kā jau Windows Phone 8 ierīcēm ierasts, lietotāja interfejs darbojas raiti, un principā negribētos teikt, ka tas ir ātrāks par mazāk jaudīgām Windows Phone ierīcēm. Tieši šis interfejs uz katras ierīces darbojas tā kā tam būtu jādarbojas, raiti un bez nekādām būtiskām aizķeršanām. Tomēr šī procesora sniegtās priekšrocības jutīsim gan apstrādājot attēlus, gan darbinot prasīgas aplikācijas, gan arī veicot vairākus uzdevumus reizē. Ar šo ierīci, mūsuprāt, būs pilnībā pietiekami arī prasīgākajiem tehnoloģiju entuziastiem. Runājot par ierīces dizainu, tas ir ieturēts klasiskā Nokia stilā. Kā jau katram viedtālrunim lielāko daļu priekšpuses aizņem skārienjutīgais displejs, zem tā novietoti 3 skārienjutīgi vadības taustiņi. Augšējā kreisajā stūrī atrodama videozvaniem paredzētā videokamera, savukārt aizmugurē novietot 20 megapikseļu fotokamera. Par šīs fotokameras veiktspēju ļausim spriest jums pašiem, ar to uzņemtie attēli būs pievienoti apskatam. Mūsuprāt, šī kamera ir ļoti laba, tā spēja konkurēt ar citu labāko viedtālruņu kamerām. Protams, ja jums ir nepieciešams viedtālrunis, kura bez maz vai primārais uzdevums būs attēlu uzņemšana, tad gan būtu jāapdomā Nokia Lumia 1020 iegādi, kurš ir aprīkots pat ar vēl labāku kameru. Ierīces labajā sānā ir skaļuma regulācijas, displeja bloķēšanas atbloķēšanas, kā arī kameras taustiņš. Augšpusē ir mikrofona austiņa pieslēgvieta, savukārt kreisajā sānā ir atmiņas karšu microSD pieslēgvieta, kā arī SIM-kartes pieslēgvieta. Jāpiemina, ka šajā ierīcē tiek izmantota nano SIM-karte, kas ir vēl nedaudz mazāka par ierastajām microSIM, kuras nu jau ir lielākajā daļā viedtālruņa. Nano SIM-karte ir tieši tāda pati, kāda tiek izmantota Apple iPhone 5, 5S un, ja nemaldos, arī 5C viedtālruņos. Bet tās ir pieejamas pie visiem mūsu operatoriem, tā kā ar to nevajadzētu rasties problēmām. Ja vaicāsiet par to, cik ērti ir šāda ierīce. Es kā lielo viedtālruņu fans, protams, teikšu, ka man šāda ierīce šķiet ļoti ērta, protams, pateicoties lielajam displejam. Varam gan tajā saskatīt vairāk informācijas, tajā būs ērtāk spēlēt spēles, surfot internetā, lasīt sociālos tīklus, skatīties video. Tāpat arī, protams, pateicoties lielākajam displejam, ir jūtama lielāka tastatūra un mums būs vieglāk rakstīt. Atšķirībā, piemēram, no Samsung vai citu ražotāju planšettelefoniem, Nokia nepiedāvā tastatūru tā kā nobīdīt uz vienu sānu, lai būtu ērtāk rakstīt turot viedtālruni vienā rokā. Tomēr ar mazu žonglēšanu tāpatās joprojām mēs varam aizsniegt visus displeja stūrus. Kā redzams, tad arī sākuma ekrānā ietilpst krietni vairāk flīžu, jeb ikonu,
Tā tad, principā, būs arī ērtāk ierīci lietot tieši šo te īsceļu ziņā. Lūk, redzat, cik daudz dažādas ikonas mēs varam satilpināt vienā ekrānā. Nebūs jāskrolējas cauri vairākiem, tā teikt, mājas ekrāniem. Nokia Lumia 1520 vietālrunis ir aprīkots ar 3400 mAh akumulātoru. Ja uz papīra šāds akumulators izklausās ļoti iespaidīgi, ļoti ietilpīgs, tad jāņem vērā, kad ierīcei ir 6 colu displejs. Attiecīgi ar šo akumulatoru būs principā pietiekami kā lielākai daļai vietālruni. Ja ierīci lietosim aktīvi, tad jārēķinās, ka to nāksies uzlādēt katru vakaru. Lietojot to mazāk aktīvi, varētu arī mēģināt izdzīvot 2 dienas ar vienu uzlādi. Testu laikā man gan tas neizdevās, jo nemāku ierīci lietot tik taupīgi. Programmatūras ziņā, protams, līdz ar Windows Phone ierīcei nāk līdzi Nokia vietāruņiem, kā arī tieši Windows Phone operētāju sistēmai raksturīgās ekstras, kā piemēram lieliskā Nokia ProCam kameras aplikācija, Here Drive bezmaksas navigācija, kurā kartes varam lejupielādēt vietālrunī, Nokia Screen Beamer aplikācija, kā arī daudzas citas. Lai arī jau iepriekš esam stāstījuši par šīm aplikācijām, īsu aprakstu par katru pievienosim arī apskatu turpinājumu. Latvijas lētākajos internetu veikalos šis vietālrunis ir pieejams sākot no 560 eiro. Jāatzīst, par šādas klases ierīci tā ir ļoti apmierinoša, ļoti patīkama cena. Mūsu kopsavilkumu par šo ierīci, kā arī sīkāku aprakstu par tās tehniskajiem parametriem un iespējām, lasiet apskatu turpinājumā portālā Būt.lv.